Labdien! Labrīt, labvakar! Tie, kas skatās ierastā. Šodien mums astronomijas skolas ietvaros atrunāti ir pievienojies Raitis Misa, astronomijas entuziasts un IT speciālists. Šodien mēs runāsim par tādu ļoti interesantu tēmu, kā lielie optiskie teleskopi, kas tie ir un kur viņi atradās uz mūsu planētas. Tā kā vārdu es dodu Raitim, lūdzu. Jā, sveiki. Tad mazliet par to, kad vispār, teiksim tā, teleskopi pirmie tika izgudroti, parādījās, un tad tāds, dokumentētais un faktiski tiek arī uzskatīts par pirmo, varbūt ne īsti teleskopu, bet optisko instrumentu, kas ļāva lietas, kas ir tālu, apskatīt tā, it kā tās būtu tuvumā. Tātad tas ir 1608. gads, Nīderlande, un tā tas pirmais, faktiski tas bija vairāk tā kā tālskatis, jo arī tas viņa pielietojums turpmāk bija vairāk tādu attālu militāriem un jūras mērķiem skatīties tālumā. Bet jau gadu vēlāk Galileo Galilejs uzzināja par to. Viņš to, protams, uzzināja daudz ātrāk, bet viņš izgatavoja pats savu versiju šim instrumentam, un to viņš jau izmantoja faktiski, lai veiktu jau astronomiskos novērojumus, nevis skatītos jūras tālēs, un izmantojot arī šo instrumentu, kuram bija principā diezgan uzlabotas arī optiskās īpašības, un kas bija labāks par to, ko izgudroja holandieši. Tad viņš arī veica virkni atklājumu, bet tas droši vien būtu tad arī citas lekcijas temats, jo šoreiz mēs dodamies mūsdienās un ieskatāmies mazliet nākotnē. Un stāsts būs par lieliem optiskiem teleskopiem. Un ja toreiz tās bija vairāk tā kā tālskatu caurules, kuras palielināja, kā bija minēts tur Galileo gadījumā, piemēram, 30 reizes. Tad šobrīd, es gan nezinu, cik tur reizes sanāk, bet tie optisko teleskopu spoguļi ir milzīgi. Viņu izmērs ir mērāms metros. Un tā varbūt tas nav tik svarīgi, tas cik reizes tiek palielināts tas objekts, kam, protams, arī ir nozīme, bet šajā gadījumā lielāka nozīme ir tam, cik vājus objektus mēs varam saskatīt, proti, cik lieli ir šie spoguļi, cik daudz gaismas mēs varam savākt, lai tādā kosmoloģiskā ziņā ieskatītos pagātnē, jo saprotams, ka jo mēs vājāku objektu redzam, jo mēs faktiski skatāmies tālākā pagātnē ar tādu nozīmi, ka gaisma, kas pie mums nāk, jo viņi nāk ilgāk, jo mēs redzam tālāku pagātni. Līdz ar to mēs varam pagātni pētīt vienkārši skatoties ar labākiem instrumentiem, skatoties uz objektiem, kas ir no mums tālāk, un līdz ar to arī tā gaisma, kas no viņiem nāk, ir senāka. Lūk, un tad es esmu sagatavojis tādu tā kā pārskatu, kur ir šobrīd lielākie esošie un arī daži topošie optiskie teleskopi, kas atrodas uz Zemes. Un tad pirmais ir lielais binokļa teleskops. Tas šobrīd ir lielākais optiskais teleskops. Tas arī viena svarīga lieta, kas jāsaprot, ka visi šie mūsdienu lielie teleskopi ir veidoti no vairākiem spoguļiem. To skaits ir, kā šajā gadījumā, no 2 līdz daudziem simtiem. Un tad attiecīgi, jo šeit ir, protams, liela 8,4 metru spoguļi, bet tādu izgatavošanu jau ir sarežģīta lieta, uztaisīt viņu optiski precīzu ir grūts uzdevums. Līdz ar to izvēlas izgatavot mazākus, bet lielāku skaitu, un tad viņus attiecīgi saskaņoti fokusē, tā lai viņi visi tie mazie spogulīši kopā tad veido vienu optisko sistēmu, kas faktiski ir viens galvenais, tas lielais spogulis. Šajā gadījumā ir runa par 2, kur kopējais tātad efektīvais spoguļa izmērs ir 11,8 metri. Tas nozīmē, ka tie 2 spoguļi kopā darbojas tā, it kā viņi būtu 11,8 metrus liels spogulis. Un šis instruments, un vēl viena svarīga lieta, kas jāzina mūsdienās, neviens tajos teleskopos, tā kā Galilejs vairs neskatās ar aci un nemēģina tur kaut ko saskatīt, kas tur tagad ir, un saprast, ko redz.
visi novērojumi notiek ar instrumentiem, vai nu tās ir kameras, kas darbojas redzamās gaismas spektrā vai ultravioletējā, kā šajā gadījumā. Tātad šis konkrētais teleskops uztver gan redzamās gaismas instrumenti, kas viņā uzstādīti, fiksē gan redzamās gaismas spektrā, gan ultravioletējā stāvējumā. Citiem ir arī vēl infrasarkanais un attiecīgi tiek arī veikti tātad novērojumi, un tad faktiski tas ir garas ekspozīcijas fotografēšana pēc būtības. Un tad tos attēlus attiecīgi analizē un tad iegūst kaut kādus jaunus ziņas par objektiem, kas tiek novēroti. Nākamais pēc izmēra ir lielais Kanārija teleskops. Un tā galvenais spogulis sastāv no 36 mazākiem spogulīšiem, 6 stūra veidi, tā kā bišu šūnas salikti kopā, un viņš ir tāds tā kā viens liels spogulis, kurš sastāv no 36 mazākiem. Un viņa efektīvais diametrs kopējais tātad 10,4 metri. Un ar šo teleskopu pēc novērojums redzamās gaismas un infrasarkanās gaismas spektrā. Un tas faktiski ir arī otrais lielākais optiskais teleskops. Šeit gan attēlā viņš ir, kā saka, atpūtas brīdī, kad ir tas viņa tie vārti, kas atverās, kad tiek veikt novērojumi, tie ir cieti, bet vēl viena kopīga iezīme, lielākā daļa šo teleskopu atrodas vai no augstu kalnos, vai tādās vietās, kur ir labvēlīgs atmosfēras stāvoklis, lai veiktu šos astronomiskos novērojumus. Tātad augstu kalnos ir mazāk gaisa mitruma, un arī paša gaisa ir mazāk, līdz ar to ir mazāk to kropļojumu, kas rodas atmosfēras dažādu efektu rezultātā. Ir arī vietas tuksnešos, kur vēl arī varbūt ir kāds kalns, tas atkarīgs no tās vietas, kā no kurā brīdī. Bet cenšas izvēlēties vietas, kas ir tātad labvēlīgs, lai veiktu šos novērojumus. Teiksim, uz Zemes būvēt pie mums Latvijā, protams, arī mums pašiem savs ir Šmita teleskops Baldonē, bet tā viņam, kā mēs paskatāmies tagad ārā, nav baigi labi apstākļi, lai veikts astronomiskos novērojumus, bet, tāpēc tos lielos, kas maksā miljonus un kur izmērs ir daudz metri, tos būvē īpašās vietās, kas ir zināms, ka tur šos novērojumus var veikt kvalitatīvi un ilgi vairāk, daudzas dienas gadā, teiksim tā. Nākamais ir Hobby Eberly teleskops, kas ir tāds viens no šobrīd aktīvi strādājušiem senākajiem, kas jau 1996. Gadā ir izveidots un sācis savu darbību, bet 2015. gadā viņam ir veikta modernizācija un faktiski palielināts tā lielā spoguļa, primārā spoguļa izmērs. Šobrīd viņš tātad sastāv no 91 6 elementa, un viņa tas efektīvais diametrs tātad ir 10 metri. Tas nozīmē, ka viņi tie 91 6 stūrīši veido vienu lielu spoguli, kur diametrs būtu 10 metri. Kas ir interesanti, ka šis spogulis ir fiksēts teiksim tā, vertikālā asī viņš ir fiksēts, un viņu var grozīt tikai pa labi, pa kreisi tā lai izsakoties 55 grādu leņķī pret debesīm, viņš ir fiksēts, un viņu var tikai grozīt pa labi, pa kreisi. Līdz ar to viņam varētu teikt, ka ir varbūt kādu domāt, ka ir ierobežots tās spējas. Tomēr tas instruments, kas tiek izmantots konkrētiem novērojumiem, ja jūs ieskatīsieties attēlā, viņš ir pārvietojams pa tā spoguļa. Viņu var, teiksim, viņš varbūt zaudē daļu no tās 10 metru atsturējošās spējas, bet viņu var pārvietot tā, ka viņš var tvert plašāku skata lauku, un līdz ar to no vienas puses īpatnēja konstrukcija, no otras puses tas faktisko novērojumu tvērums ir lielāks nekā tikai pagrozēties pa labi, pa kreisi. Un šis tātad darbojas, viņam ir tātad galvenokārt ir spektrogrāfi, kas darbojas redzamās gaismas, tātad spektrā veids spektrālās analīzes, un ar viņu jau tādas bildes, kā fotogrāfijas īsti nemaz netiek uzņemtas.
Nākamais ir Dienvidāfrikas lielais teleskops, kurš faktiski ir līdzīgs iepriekš minētājiem. Arī līdzīga konstrukcija, arī 55 grādu liņķī fiksēts spogulis, arī 91 elements, viņš faktiski ir kopija. Bet pat cik viņš ir būvēts vēlāk, tad viņa modernizācija nav veikta. Viņa tās galvenā spoguļa efektīvais izmērs ir 9,2, atceramies, iepriekšējiem bija 10. Viņš nedaudz tātad ar nedaudz mazāku gaismas savākšanas spēju, bet tas nav būtiski. Un ar šo teleskopu pretstā iepriekšējiem iegūst arī attēlus, fotogrāfijas novērojums var veikt arī veicot fotografēšanu. Un, protams, ir arī iespēja veikt spektru novērojums tiem objektiem, kas ir novērojumu, sarakstā. Un tagad tālāk jau būs informācija par to, kādi teleskopi vēl tikai top. Un te jāsaka, ka tapšanas stadijā ir vēl lielāki un pie tam diezgan krietni lielāki par tiem, kas bija tikko apskatītie, kas jau tāpat ir lieli. Un daži no tiem, kas būs uz Zemes izvietots teleskopi, savu spēju ziņā pārspējas Hubble kosmisko teleskopu, un tas ir uzskatāms par tādu diezgan būtisku sasniegumu, jo jāatcerās, ka līdz šim jau problēma bija tāda, ka atmosfēras dēļ faktiski nebija iespējams veikt tos novērojumus tik labi un kvalitatīvi, kā tas ir atrodoties orbītā, kā Hubbles un Webbs, kas vispār atrodas prom tur Lagrange punktā. Tagad, izmantojot adaptīvās optikas tehnoloģijas, faktiski ir panākts, ka uz Zemes esoši teleskopi. Televizorā var tās bildes pēc tam skatīties. Teleskopi tātad spēj nodrošināt augstāku izšķirtspēju nekā orbītā esoši teleskopi. Pirmais, kas jau ir paziņots, kad viņi izbūve ir apmēram pusceļā, tad ir ārkārtīgi lielais teleskops, tas ir Eiropas projekts. Un tātad šis būs lielākais optiskais teleskops, tad, kad viņi pabeigs, kura spoguļa efektīvais diametrs būs gandrīz 40 metri. Tas ir iedomājieties tāds. Viņš, protams, nebūs, kā jau iepriekš teicu, no viena gabala, viņš sastāvēs no 798 sešstūra spogulīšiem, kas būs salikt atkal kopā vienotā tādā sistēma optiskā, kas veidos faktiski šo galveno spoguli, bet tas ir jāatzīst vienkārši milzīgs spogulis priekš tā iedomāties kādas vai konstrukcijas, lai to vispār dabūtu gatavu. Un viņam arī ir sekundārais spogulis, kas to savākto gaismu atstaro tālāk jau uz instrumentu bloku. Tā izmērs arī būs, tas būs vienā gabalā 4,2 metrīgs spogulis. Tur jau otrais sekundārais spogulis jau ir viena pamatīga teleskopa spoguļa izmēros. Tas tāds interesants fakts. Un tad šis arī ir pirmais no jau iepriekš minētajiem. Tātad viņa attēlu kvalitāte būs apmēram 16 reizes labāka nekā Hubble kosmiskajam teleskopam. Un tas jau ir uzskatāms par ļoti, ļoti labu sasniegumu. Tātad, protams, paredzams, kad viņš jau ir izbūves stadijā, tātad 28. gadā varētu būt uzsākt darbība, bet, kā jau mēs zinām, tiem projektiem visādi iet, bet, cerēsim, ka tā arī būs. Un tad novērojam ar šo teleskopu, tātad instrumenti, kas tur būs uzstādīti, veiks novērojums redzamās un infrasarkanās gaismas diapazonā. Nākamais teleskops, kas top, ir tā arī saucās 30 metru teleskops, tur nav nekāda viltība, tātad viņa galvenā spoguļa izmērs būs 30 metri. Atkal, protams, no segmentiem 492 sešstūra spogulīšiem mazākiem sastāvēs. Īpaši ar to, ka atradīsies visaugstāk no visiem lielajiem optiskiem teleskopiem, vairāk kā 4 km augstumā. Tas, protams, nodrošina to, ka ir maz tā atmosfēra salīdzinoši, un arī tātad atmosfēras ietekme uz novērojumiem ir krietni mazāk un varēs veikt kvalitatīvāks novērojums. Tikai tāpēc ka viņš atrodas ļoti augstu virs jūras līmeņa. Bet ar šo teleskopu
ir problēmas, jo viņš atrodas Havaju salā. Un pamatiedzīvotāji ir tiesā apstrīdējuši šī teleskopa izbūvi, kā procesu viņa izbūve ir pārtraukta, un nav īsti skaidrs, kad to teleskopu pabeigs. Tiesa gan šī gada, pagājušā gada beigās, es saprotu, kad ir panākta vienošanās, ir izveidot tādu kā komisiju, kurā būs gan tie pamatiedzīvotāji, gan astronomi, gan vēl kādi vietējie pārstāvji, kas tad nolems par to veidu, kā vislabāk to teleskopu turpināt, jo viņa celtniecība ir uzsākta. Līdz ar to tas jau būtu diezgan slikti, ja tagad teiktu, nē, mēs nevaram būvēt un nedrīkstēs to nekad darīt. Līdz ar to ir panākt vienošanās un tā celtniecība kaut kad turpināsies, bet kad tā tiks pabeigta šobrīd īsti zināms nav. Bet, cerēsim, ka tas izdosies un tas faktiski tad, kad jau tiks nodots eksploatācijā, kļūs par šobrīd plānoto otro lielāko optisko teleskopu uz Zemes. Nākamais, kas top, ir milzīgais Magellāna teleskops. Tā galvenais spogulis sastāvēs no 8,4 metriem lieliem segmentiem arī attēlā. Redzēt, kāds būs tas izkārtojums tiem spoguļiem. Un šī teleskopa tātad primārā spoguļa efektīvais izmērs būs 52,4 metri. Tas, protams, arī ir liels spogulis. Tādu nav tik vienkārši, protams, izveidot. Interesanti, ka šis ir tāds teleskops, kura segmenti ir, tātad, kā redzat, ir tikai 7, tātad viņi ir lieli, un šo spoguļu, katra tā spoguļa, viņš tiek atliets no īpaša stikla, kuru tur Japānā kaut kur stikla meistari izgatavoja, tad viņus tos stikla gabalus ved uz ASV, tur viņus kausēja. Un tad to spoguli atlej, un tad viņam pusgadu ļauj dzist, jo tādā lielā stikla gabalā veidojas visādi iekšējie spriegumi un citas lietas, un tad viņam ļauj pusgadu atzist. Un tikai tad, kad viņš ir pavisam, nomierinājies, tad viņi sāk slīpēt, iegūt to vajadzīgo formu, apstrādāt ar pārklājumiem, un faktiski pēdējā spoguļa, tātad no šiem 7 pēdējo spoguli atlēja pagājušā gada beigās. Līdz ar to var teikt, ka visi tie 7 spoguļi ir atlieti, bet, protams, gatavi vēl nav, jo tas pēdējais viņš vēl visdrīzāk nav, atdzisis līdz galam, tas notiks kaut kad šogad, un tad viņi sāks slīpēt, un ir paredzams, ka kaut kādu dažu gadu laikā arī šis būs pabeigts, jo pretstā iepriekšējiem šeit nekādu bloku nav, vienkārši ir jādara darbs, kas loģiski notiek lēni, jo šādu instrumentu izveidot nav vienkārši uzdevums. Un šis teleskops, kad būs gatavs, tātad uzņems apmēram 10 reizes asākus attēlus kā Hubble kosmiskais teleskops, kas arī ir ievērības cienīgs sasniegums, teiksim tā. Nākamais būs tāds teleskops, kas varbūt nav tik izcils ar savu izmēru. Tā galvenā spoguļa izmērs būs tikai 8,4 metri, bet viņam būs ļoti plašs tas skata lauks, 3,5 slogu grādus, tas ir ļoti, ļoti daudz tādas šādu te instrumentu, teiksim, uzbūves. Tas ir milzīgi plašs skats, teiksim tā. Un kas vēl ir interesanti, viņš būs apgādāts ar pasaulē lielāko kameru, kuras izšķirtspēja būs 3,2 gigapikseli. Un doma ir tāda, ka viņš 2-3 nakšu laikā veiks visa debesu juma novērojums, veicot, tātad fotografēs debesis, pieejamo, protams, tos, kas viņa tajā brīdī skata laukā būs pieejams, tātad veiks 15 sekundžu ekspozīcijas, un mērķis ir tāds, ka uzņemt secīgi attēlus no debesis juma, un kā klasiski notiek jaunu objektu atklāšana, meklēt atšķirības, teiksim, zvaigznes, un tās vairāk vai mazāk tais attēlos ir, ja viņus uzliek vienu virs otra, ir turpat. Savukārt dažādi citi objekti, planētas, meteori, asteroīdi,
asteroīdi un komētas un citi objekti, kas kustās. Tie attiecīgi tais attēlos no viena uz otru, ja mēs skatāmies pārvietojas. Un mērķis ir tātad faktiski atklāt jebko, kas vēl nav zināms, bet kas mums apkārt lidinās. Un tas tad arī par teleskopiem man tā kā būtu viss. Vai jums ir kādi jautājumi? Saka brīvais mikrofons. Jā, droši prasiet visu pēc kārtas, cik varēšu atbildēšu. Jā, man jautājums, šie lielie teleskopi, vai viņi ir publiski pieejami? Tie, kas šobrīd atrodas, piemēram, Kanārijas salas teleskops. Cik es zinu, tad viņus, droši vien apmeklēt viņus var. Tādā ziņā, kad... Tā ekskursija, piemēram. Tā ekskursija, gan jau, kad ir iespējama, bet zinu, kā tad ir konkrēti par konkrēto vietu. Jāskatās, kāda ir pieejamā informācija. Es neesmu šo jautājumu pētījis, bet es pieļauju, ka varbūt, ja ne arī visus, tad kādu no viņiem noteikti var apmeklēt ekskursijā. Protams, tas nav tāds vienkārši tā kā aizbraukt uz akvaparku, bet noteikti, ka to var saplānot, jā. Jo, teiksim, es zinu, ka ASV ir iespēja arī ne tik lielus teleskopus apmeklēt klātienē, arī mazākus, bet gan jau arī pie mums, gan jau var mēģināt sarunāt arī pie mūsu pašu Šmita teleskopu Baldona ekskursiju, noteikti, ka var tur vienkārši vajag interesēties. Iespējams, ka mēs pat varam kādreiz sarīkot kopīgi apmeklējumu. Kāpēc ne? Tieši tā. Jā, vēl papildu jautājums par to extra large, jeb superlielo teleskopu. Tās daļas tiek tā kā atsevišķi transportētas, loģistikas ziņā. Protams. Milzīgi apjomīgi darbs. Viņas izgatavo katru atsevišķi slīpi atbilstoši tiem viņu parametriem, lai viņi tad kopā veidotu to vienoto spoguļu, to optisko sistēmu. Faktiski to var saukt par optisko sistēmu. Un katram no tiem segmentiem sešstūrim ir iespēja viņu vadīt ar ļoti augstu precizitāti. Un viens no ieguvumiem, ko dod šāds salikts spogulis, ir tās sauktās adaptīvās optikas princips, ka katru to segmentu var atsevišķi vadīt un tādējādi kompensēt atmosfēras kropļojumus, kas rodas. Atmosfēras visādi, ja esat kādreiz skatījušies, tad tur visādas viļņošanās ir un citi efekti, ko rada atmosfēra, ir tāpēc, ka tur gaisa slānis milzīgs ir līdz tam objektam. Tas tiek novērots, tad tā adaptīva optika faktiski nodrošina to, ka šos efektus mazina. Un ja ir labi novērošanas apstākļi, tad faktiski viņus novērš pilnībā tos atmosfēras traucējuma efektus, tā varētu tos. Labi, vēl kādam ir kāds jautājums? Uldīm, Keitai, Vijai, lūdzu, droši. Varētu ieslēgt mikrofons, uzdot kādu interesējošu jautājumu. Man liekas, ka viss ir skaidrs. Zinu kā, ja jau gribās, var jau arī pēc tam pajautāt. Bezsaistes režīmā pa e-pastu vai kā? Jā, droši. Sūtiet man vai sūtiet man uz e-pastu, es pārsūtīšu raidījumu, ja jums kaut kas specifisks. Kurā gadījumā paldies tev, lai tavos darbos. Un jā, es gribēju vienkārši vēl pareklamēt Zvežņoto debesis, atcerēties, ka vēl var iespēja arī uz nākamo šogad vēl pasūtīt. Latvijas pasta atļauj pasūtīt uz gadu otro pusi, es skatījos, jā. Pirmo numuru jūs nedabūsiet, bet pārējos numurus jūs droši varat pasūtīt, un te arī ir raksts pa lieliem optiskiem teleskopiem, jā. Iesaku jums. Jā, tur daudzas bildes jūs redzēsiet tās pašas, Jā, tas labākās. Jā, tā kā diezgan interesanti raksti, jā, iesaku. Un tā maksa ir ļoti demokrātiska. Pa gadu
laikam bija 9 eiro, jā. Jā, Tālūk. gada maksā 9. Par pusgadu Jā. nezinu, cik tas ir. Kā saka, lētākais žurnāls Latvijā un arī, visvecākais, jā. Tāds nopietnas zinātniskais žurnāls. Tā kā iesaku. Ja interese. Tālūk. Vēlreiz Ratim par atvēlēto laiku. Ja jums nav jautājumu, tad tikamies nākamā nedēļa. Sekojam līdzi astronomijas skolas Facebook mājaslapā, publicēšu ierakstu par nākamo pasniedzēju un nākamās lekcijas tematu. Paldies visiem par uzmanību un par to, ka jūs esat pieslēgušies. Tiekamies pēc nedēļas. Visu labu! Tā.